Čau visiem! Es runāšu ļoti ātri, tāpēc, ka es ļoti steidzos. Es gribēju pateikt to, ka šis viss vlogs būs par Jāņiem, un šie ir mani pirmie Jāņi reāli laikam 10 gadiem. Man ģimene nekad nesvin Jāņus, un mēs jau 10 gadus pēc kārtas vienmēr braucam uz vienu to pašu viesnīcu uz Lietuvu. Un šodien es to svinēšu ar Lotu, Alisi un citiem cilvēkiem. Tā kā es nofilmēšu šo to, un es domāju, ka būs diezgan interesanti, tā kā palieciet ar mani. Hei, jo! Pagaid, tu tā blogeri? Outfit of the day. Swish, swish, bish. Ir vainadziņš uzpīts. Paldies Alisei. Paldies Alisei par brīnišķīgo vainadziņu. Man ir blūze, ja, kura, tā kā nebija labākais variants, ko vilkt, jo viņa te ļoti tā kā saspiest, un līdz ar to tas ir maksimums, ka es varu pacelt rokas. Ja? Un es domāju, kā es dejošu, ja? Tu vienkārši nedejos. Šis ir kā Evelīna dzīvo. Davai, Alis. Es arī parakstīšu, Tev vienkārši apakšā rakstīs, Tu ierakstīji labi. Tīšēt spinners man nogalināja gandrīz. Clickbait. Labi, es taisi clickbait. Jā! Es varu arī pagriezt. Skolotāji, ko jūs dara? Klausies, ka tu būs manā vecā. Jūnijas Latvijā ar skaistu vēja jaku, džemperīti un vēl džinsa jaciņu apakšā, kā arī vēl mazu krekliņu vēl apakšā, vai tev tas nav smuki cimdiņi. Es zināju, ka šis to slikti, bet ne jau tik slikti. Mēs šobrīd atrodamies negluži ceļa vidū. Jā, apmēram tā varētu Man ir smuki cimdiņi, un man vienkārši... Ir vienkārši vasara, un mēs esam saģērbušies kā ziemā. Nē, bet rudenī, vēlā rudenī. Jā, ļoti vēlā rudenī. Un mēs šobrīd atrodamies... Jo ir 6 grādi. Tā kā... Rekur. Ričuks 1, Ričuks 2, Ričuks 3. Kristīna. Jā! Un tas ir Justs. Just, vai tas esi tu? Ew, bet gaišs jau paliek. Bet totāli. Čauts arī gaišs. Čauts, gaišs. Jā. Šobrīd atrodos uz tilta pie nereāli smukām debesīm. Mēs esam jau pamodušās. Mēs aizgājām gulēt 6 no rīta. Pamodāmies 1 kaut kur, un tad mēs ļoti ilgi sēdējām. Skatījāmies latviešu youtubers. Es šobrīd reāli eju pa ļoti mitru zāli, tāpēc, ka nolīja lietus, bet es gribu smuku Instagram bildi. Un mans vainadziņš, kurš bija ļoti daļš, ir lūk šāds šobrīd. Lai no kādām tālēm nācis liekas tikko elpots acīs. Starp divām saulēm izvēlēties spožāko un neapdedzināties. Virs mums ir divas debesīs.